Nu tā, dāmas un kungi, 2025. gada izlaidums atkal. DAF XF 2025. Jāteic, esmu uz sēžam vietas atkal, jo monitoru ir vēl vairāk. Ja MAN 2025. gada modelītim bija tikai 2 monitori ar kameriņām, tad šim jau, kā redzams, ir vēl viens monitoriņš augšā, un es esmu uz dirs skats. Vācijā ir ceļš, jā, varam piereiz paskatīties, kāds ir Vācijā ceļš, jā. Nav viss tik spīdoši, kā lielākai daļai varbūt liekas, kad bez maz vai lido pa gaisu. Ir arī šādi ceļi. Uz doto brīdi, jā, jūs redzējāt, tur bija zīme uz 10 km/h var braukt tikai. Nu, es braucu 25, kā jau tipisks latvietis. Bet ne par to, jā, par to, kad ir atkal vēl viens monitoriņš, jā, papildus. Priekš kam viņš tur ir, nu, no vienas puses ir ērti, jā, skatīties tur augšā. No otras puses, nu, tu cik var dirst jau vai maķi tai dabai virsū, nu, viņa parādā nepaliks, jā. Tagad, nu, liekas, resurs bija jātērē, jābūvē tas vēl viens dačiks ārā. Ja viņi varēja iebūvēt turpat, kur MAN modelis, jā, nu, pie navigācijas dačika klāt pielikt. Jopt vai maķi, jā, nu, kaut kāds resurs izmeši, rūpnīcas, jā, nāk ārā, nu, man ir tiesības uz tīru gaisu, es gribu tīru gaisu elpot, jā. Priekš, kā man tas piedirstais jūs no rūpnīcām gaisi jāelpo? Nu, cik tālu aizies, jā? Pēc 2 gadiem vēl 2 monitori klāt būs, jā. Pēc 5 gadiem viss vienos monitoros tu būs nokrāvies. Jej, bogu! Nu, šitās radiācijas, jā, kaut kādu, tu zarās, kaut vēzi noraus vēl. Ne tev ķīmijterapija, ne tev potu palīdzēs, ka jaunākas, ķipa, izgudrots esot tagad. Afigēju, jā, vienkārši, nu, publisks fuj dafam, vienīgais, ko es varu pateikt, jā.